Skolotāja profesijai trūkst prestiža, kā arī ir neadekvāti zems darba atalgojums. Šādus iemeslus dalībai Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības ierosinātajā vienas dienas brīdinājuma streikā pauda neviens Skrundas vidusskolas skolotājs. Skolas bibliotekāre Kuldīgas starpnovadu arotorganizācijas priekšsēdētājas vietniece Baiba Eversa skaidro, ka veicot iepriekšēju aptauju, lielākais vairākums Skrundas vidusskolas skolotāju šim pasākumam pauda atbalstu, un streika dienā darba vietā atradās, bet nestrādāja. Mēs jau necīnamies par kaut kādu algas paaugstinājumu, mēs cīnamies, lai mums daudz maz atdotu atpakaļ to, ko mums atņēma. Tas ir apmēram 60% apmērā. Pirmkārt noņēma 10%, kas bija skolām, un pēc tam samazināja krīzes laikā, bet sabiedrībai jau to nepasniedz. Sabiedrībai pasniedz to, ka mēs tikai prasām paaugstinājumu. Es atbalstu skolotāju prasības, atbalstu to, lai mazo skolu skolotājiem arī būtu pienācīgas algas, arī to, lai augstskolu pasniedzējiem būtu pienācīgas algas. Šoreiz mēs vairāk atbalstam viņus, nevis domājam par sevi. No 7 Skrundas novada izglītības iestādēm streikā piedalījās jau minētā Skrundas vidusskola un Nīkrāces pamatskola, kuras pedagogi arī pauda atbalstu arotbiedrības izvirzītajām prasībām. Nav panākt vienošanās starp iesaistītajām pusēm par to, kādam vajadzētu izskatīties jaunajam pedagoga atalgojuma modelim. Runa ir par to, ka lai mazinātu starpību starp nesamērīgi lielo atalgojumu dažās skolās un nesamērīgi mazo citās skolās, kā arī par pirmskolas pedagogu ļoti zemo atalgojumu, un arī to, ka šis jaunais modelis īsti neparedz pirmskolas pedagogiem normālu algu attiecībā pret pārējiem pedagogiem. Šādu darba samaksas nevienlīdzību par negodīgu uzskata arī Skrundas pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš skolotājas. Pati iestāde gan streikā nepiedalījās, jo bērnu vecāki šai dienā strādā un mazos bērnus vienus mājās atstāt nedrīkst. Taču līdzīgi kā citas nestreikojošās novada izglītības iestādes, arī Liepziediņš savu atbalstu pauda rakstiski. Manuprāt, vajadzētu arī pirmskolas skolotājiem algu saņemt nevis no pašvaldības, bet ja to maksātu ministrija. Savādāk iznāk, ka mēs esam pašvaldībai it kā nepieciešama iestāde, bet kā nasta. Un ir trūcīgākas pašvaldības, kurām nav tik daudz līdzekļu, un līdz ar to arī viņi nevar paaugstināt algas, un mums ir jāstrādā ar tik, cik ir. Mums ir bērnu skaits grupās atkarīgs no tā, cik liela ir kvadratūra. Šī brīža situācija ir tāda, ka mums bērni ir vairāk nekā ir paredzēts noteikumos. Un tāpēc esam ļoti saspiesti. Un darbs ir diezgan grūts, jo bērni kļūst arvien aktīvāki un piemaksas ar par to mums nav. Papildus šim jautājumam skolotāji savu neapmierinātību pauda arī par citām sasāpējušām tēmām. Konkrēti man, piemēram, neapmierina tas, ka ļoti daudzās skolās Latvijā un arī mūsu skolā mēs strādājam tagad šogad pamatgrupa un korekcijas grupas ir apvienotas. Tie skolēni, kuriem bija iepriekš korekcijas programmas, viņi nevar tikt tādā vajadzīgajā tempā līdzi pāriem skolēniem. Ar viņiem ir jāstrādā individuāli, un daudz labāk rezultāti bija tad, kad bija atsevišķi pamatgrupa un korekcijas grupa. Būtu arī ļoti labi, ja atjaunotu izdienas pensijas, jo līdz 60, cik tur tagad gadiem jāstrādā, vairs pedagogs nespēja bērniem tikt līdzi ar aktivitātēm. Viņi jau grib, lai iet skrien, visādas ķeriņas spēlē, rotaļas un rāpo, un tomēr jau mēs esam emocionāli izpumpējušās, arī fiziski. Cenšoties pievērst kā sabiedrības, tā arī atbildīgo valsts amatpersonu uzmanību šai nozarē esošajiem problēmu jautājumiem, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības ierosinātajā streikā piedalījās vairāk nekā 24 000 izglītības un zinātnes darbinieku. Maruta Dene, Ivo Perševics, Skrundas televīzija.